Bērna māte video bija ievietojusi portālā Draugiem LV ar nosaukumu "Iespēja, kā nomierināt satrakojušos bērnu". Video materiālā redzams, kā viņas aptuveni 3 līdz 4 gadus veco dēlu par nepaklausīgu uzvedību sievieti paņem aiz kājām un tur ar galvu uz leju marinētas gaļas spainī. Nē, man nav nekādu komentāru. Tas ir vienkārši joks, kurš ir mājas video. Es atvainojos, ja kādam tā ir mana audzināšana, un es atvainojos, tur nav nekā tāda izraus konteksts. Tā kā, ja kādam tas liekas nepieņemam, es atvainojos. Bet jums pašai tas liekas pieņemam, ja? Ziniet, tas vispār ir, tur nav nekā tāda. Tad jūs uzskatāt, ka tas ir normāli, ka bērns tiek spainī bāzts galvu, ja? Tas ir tikai joks. Bet kā jums liekas, kā jums man nebūs vairāk komentāru. Pretējās domās par redzēto video materiālā ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece. Es gribētu teikt, ka diez vai vecākiem vajadzētu lepoties un ievietot draugos sižetus, kuros ir iemūšināts tas, cik neprasmīgi viņi audzina savus bērnus. Bet viņai noteikti nāktu par labu palasīt. Palasīt kaut to internetā, vienu otru rakstiņu par to, kā var bērnu savaldīt, kā var viņu uzvedību pārtraukt. Bērns, protams, uzvedās ārpus katras kritikas, taču kurš pie tā ir vainojams? Pats bērns vai tomēr viņa vecāki? Galu galā, ko tad mamma grib bērnam iemācīt? Nerāda savu krāniņu, tāpēc, lai tev neiebāž galvu majonēzē. Šajā gadījumā bērns neaizrījās un negūva nekādas traumas, taču šāda audzināšana var nodarīt bērnam ne tikai fizisku, bet arī emocionālu kaitējumu, kas var atsaukties uz viņu uzvedību nākotnē. Šeit pat, ja mēs nerunājam par fizisku apdraudējumu, jo, protams, īpašas fiziskas sāpes šeit sagādātas netika, vairāk tā situācija bija pazemojoša priekš bērnu. Ir grūti iedomāties, ka pusaudžu vecumā skolā viņš meklēs kompromisu ar to, kas būs viņu aizskāris vai kas darīs ne viņam pa prātam. Tās metodas, ko bērnu savas ādas izjūt bērnībā, arī ir tās, ko viņi vēlāk skolā lieto attiecībās ar saviem vienaudžiem. Tos uzvedības modeļus jau viņi apgūst savā ģimenē. Tomēr bērnu tiesību speciālisti norāda uz bīstamu apdraudējumu, kas var rasties, ja tik populārās internetu vietnēs ievieto personīgu informāciju, turklāt, kur bērns redzams atkailināts. Jārēķinās, ka šādus sižetus skatās dažādi cilvēki ar dažādiem nodomiem. Un par to, kuram tas var raisīt vēlmes, citā gadījumā tas ir novest pie dzīvokļa zādzības, citā gadījumā pie bērna seksuālas izmantošanas. Pēters Krievkalns, Miks Dūcis, Degpunktā.